Šorīt diezgan agrs rītiņš, un dodamies mēs uz Volkswagen komerciālā transporta, atsevišķi no pasažieru transporta, un lielākais jaunums ir transporters. Transporters ir interesants ar to, ka tajā var ielikt veselu paleti. Un, ja ieliek veselu paleti, te sanāk katrā pusē vēl par 7 centimetriem brīvas vietas. Mēs durvis varam attaisīt šādi, vai arī atlocīt pie nepieciešamības. Bet vēl viena svarīgākā lieta, ka tu vari ielikt daudz garāku krāvu, kur mēs parādīšu vienu tādu interesantu niansi. Ja vajag kaut ko nestandarta garu atvest, šeit kur ir magnētiņi. Mēs viņus paceļam augšā un iegūstam vēl klāt pie 40 centimetriem. Līdz ar to krāva, kuru mēs šeit liekam, ir daudz lielāka. Te mēs redzam, ka papildus komplektācija ir paņemta kamera. Šī kameriņa ir tikai tad, ja tu gribi vidējā spogulī, tas, kas ir salonā, redzēt, kas ir aizmugurē. Jo automobīls, kā mēs redzam, ir bez logiem. Te mēs varam redzēt, lūk, ir spogulis. Varam atslēgt, ieslēdzam un, lūk, kamera mums ļoti skaisti parāda kungu rīju. Te ir viss tā kā jābūt Volkswagenā, bet ir Fords. Stūra, vērta, lietojam šeit ir kruīza kontrola, līnija, asistents, adaptīvais kruīzs, te viss, kas saistīts ar skaņām. Arī šī navigācija ir kā Volkswagenā, lai gan pati dzelži ir no Forda. Kur varam kameru, mēs redzam arī priekšu. Jā, izšķirtspēja ir ļoti švaka. Tāds salikums ir kamerai. Cik ļoti svarīga lieta, kur mēs ļoti labi varam redzēt, jābrauc atpakaļ pie piekaps āķi. Volkswagen transporters, tas ir cargo versijas. Cena sākās no 45 000 eiro. Mūsu komplektācijas auto ir 59 191 eiro. Komerc transports ir ļoti interesants segments ar to, ka cilvēki, kas tajā profesionāli strādā, tiešām rēķina visus izdevumus, kas ir saistīti ar ne tikai tā iegāde, bet ar tā uzturēšanu un pats galvenais eksploatāciju. Pie stūras mums ir profesionāls kurjers un novērtē ļoti labi, kad ir dīzeļdzinējs ar 7 litru patēriņu šobrīd, kas esot ļoti adekvāti šāda tipa automobīli. Ko teiks, Raimond? Prieks redzēt, 703 km noskrējiens iespējamais vēl. Tā kā tas ir patīkami. Pārsvarā jau benzīniem un elektrībai tomēr nav šāda range. Bet kā teica Māris, kurjeru darbā, tas došana ir aktuāli. Apskatot transporta režīmus, mēs redzam, kur ir eko-normāli, tas tā kā būtu saprotams, bet paskatieties, mums ir arī sportu un transporters piebrauc uzreiz trasē. Pilnīgi kā biķernieka elkonī iebrauc. Informatīvs instrumentu panāls. To novērtē tikai tad, kad tas nav. Šis te, īpaši, ja tu sēdi blakus un komercauto kā busiņā, tā ir baigā lieta. Protams, ir arī augšā, bet stacionārais rokturs baiglabā lieta. Un spoguls mums ir dalītais. Šeit uzreiz parādās daudz platāks leņķis, tu daudz labāk var iegūt kopējo ainu. Un klasiskais spoguls, lai saprastu, vai manevru veikt ir droši. Tagad skatos Volkswagen Kedītas, kas tur aizmugurē. Klasiskais kabluks, bulkvāģis, dažādi sauc, bet ir viena pārsteidzoša lieta tajā. Pārsteidzošā lieta ir salonā. Priekšā viss kā parasti. Multistūra ar kruīzu, balss vadībā, var arī instrumentu paneli adaptēt, plus vēl kur šeit ir video konsolē ekrāns. Un kur aizmugurē, pasties, bija sēdekļi. Un sēdekļu vairāk nav. Kā reiz var ielikt lielāku kravu. Un es gribu atzīmēt, ka augšā ir arī stikls. Respektīvi, ja tu brauc izliktā variantā, tad tu vari skatīties vidējā spogulī. Un nolaižam mēs lejā. Wow! Kur ir otra sēdekļa rinda, pat 3 vietas. Un auto ir N1 kategorija. Te arī attaisīsim uzreiz, pasties tās durtiņas, kā spārnus vaļā. Plus vēl te var piespiest un attaisīt tā kā vairāk vaļā, ja tev vajag, jā. Bet kur mēs esam ieguši to krāvas busiņu. Tas ir unikāli. Tu redzi? Kur?
te, kur bija sēdekļi, wow! Nu, mani personīgi tas ļoti pārsteidz, un man patīk šādas funkcionālās lietas. Cena gan, re, kur 41 690 sākās, šī komplektācija 46 672, Caddy Flexible. Tāds tas ir. Šīs te kemperīt, paskatās, ko te ceru, ka varēšu parādīt arī šo izkārtojumu kādā no saviem individuālajiem testa braucieniem, jo man patīk ļoti kempingot ar teltīm. Tas ir Kalifornija. Viena lieta, kas ir bāze, tātad 81 000 eiro, bet, labi, es vēl negribu rādīt demo auto cenu, bet, nu, respektīvi, ja tu gribi dzīvot tā, kā viņš ir nokomplektēts, tad 100 000. Nu, tad paskatāmies, kas mums te ir. Tā. Dakša nezīši. Gāzplītiņi. Krāniņš nolocās, viss smuki. Ir. Viss kaut ko var salikt. Un tas labāk, ka tev var stāvēt. Viegli. Un re, kāda gulta augšā sanāk. Te var logus attaisīt arī vaļā. Jep. Forši. Jā, viegli iesiet magnētu un viss vienkārši. Un re, kur mazais galdiņš. Forši. Bet tagad gan jāskrien kaut kāda prezentācija, vēl kaut kāda slaida. Tā kā piesako mums un laiks.